Februāra sākumā medijos parādījās informācija par to, ka Latvijas dzelzceļš ir uzbūvējis jaunu paaugstinātu peronu. Pēc visiem Eiropas Savienības normatīviem šim peronam būtu jābūt pieejamam arī cilvēkiem ar invaliditāti. Apērons video komanda devās noskaidrot, vai šis perons ir izdevies pieejams visiem cilvēkiem. Perons atrodas stacijā Dendrārijas. Kā apgalvo Latvijas dzelzceļa pārstāvis Andris Bērziņš, šī vieta izvēlēta tādēļ, ka šeit cilvēku plūsma nav pārāk liela, un šis konkrētais perons ir tikai izmēģinājuma variants. Kad ieradāmies Dendrārijas stacijā, uz perona bija krietni sniega kārta, un pa to bija grūti pārvietoties kājām, kur nu vēl cilvēkam ratiņkrēslā. Aizbraucot šodien uz vietas, redzot to, kā celtnieki, Latvijas dzelzceļš ir centies un uzbūvējis šo peronu, jāteic, ka ir gan savi plusi, gan savi mīnusi. Par mīnusiem, proti galvenokārt uzbraukt uz slīpumu, pārliecinājām arī Bērziņa kungu. Iesēžoties ratiņkrēslā, Latvijas dzelzceļa pārstāvis saprata, kādēļ uzbrauktuvei būtu jābūt garākai. Arī margas nav izveidotas tādas, kādām būtu jābūt, ja tiktu ievērot visi pieejams vides standarti. Kādēļ šis ir kārtējais objekts, kas ir tikai gandrīz pieejams visiem cilvēkiem? Domāju, ka viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka cilvēki nav konsultējušies vai labu gribot ir mēģinājuši pa savam izdarīt, bet nav konsultējušies ar cilvēku ar invaliditāti nevalstiskajām organizācijām, nav varbūt sekojuši līdz tiem ieteikumiem, kas ir vides pieejamības mājaslapā paredzēti, bet es domāju, ka kā pirmais mēģinājums kaut ko darīt, tas ir bijis salīdzinoši veiksmīgs, un pārrunājot šīs kļūdas, šīs neuzmanības, varbūt tās es pārliecināts, ka nākošie peroni savukārt būs pilnībā izmantojami, un neviens cilvēks nevarēs teikt, ka viņš netiek pa peronu augšā vai netiek vilcienā, tāpēc, ka viņam ir kāda veida invaliditāte. Gaidīsim turpmākos peronu uzlabojumus un cerēsim, ka nākotnē dzelzceļa satiksme būs pieejama visiem. Tāls Bērziņš, Miķels Matvējovs, Apērons video.